Iestājoties drēgnākam laikam, daudzi brīvajā laikā izvēlas palikt mājās, taču ir arī cilvēki, kuri augstumu uztver kā piedzīvojumu. Tālsiniece Dācena Rubina pārgājienos dodas visos gadalaikos, arī vēlā rudenī un ziemā, un uzskata, ka kustība svaigā gaisā ir viens no veselīgākajiem paradumiem arī gada augstākajā laikā. Tas moments, kad es stipri mazāk saaugstējos vai kaut kādus vīrusus noķeru, ka tas noteikti ir tas, ka es daudz vairāk atrodos ārā svaigā gaisā, jā. Kad agrāk bērnībā es atceros skolas laikā, man regulāri sāpēja galva, bija kaut kādas saslimšanas. Un tajā skolas sasmukušajās telpās vienmēr viss likās tāds spiediens, jā, bet kopš es tik daudz laika pavadu ārā, tādas parastās saslimšanas principā neķerās klāt. Pieķerās jau kādreiz kaut kas, bet ne tādos apjomos. Dāce jau 16 gadus ir auklīte, tādēļ pastaigas ir neatņemama viņas ikdienas sastāvdaļa. Pēdējos 3 gadus viņas pavadībā tiek organizēti arī dažādu distanču pārgājieni. Viens ir tas, kad pirmie aizmetņi bērnībā, kad mūsu vecāki organizēja kaut kādas dzimšanas dienas, un viņas bija arī ar pārgājieniem saistītas, ne jau tur tādiem lieliem un gariem, bet tāpat pikniki pārgājieni, tas viss notika. Tad otrais moments - pandēmijas laiks, kad es attālināti gāju fotokursus. Un tad es centos tieši uz to dabas fotografiju, un tad vajadzēja kaut kādas materiālus, ko fotografēt. Un devos uz mežu, devos uz jūru, devos vēl kaut kur. Un, lai uz tām vietām nokļūtu, vajadzēja iet. Un trešais varētu būt tas, ka pārceļoties uz Talsiem pirms 4 gadiem, es meklēju arī visādas takas, kur staigāt. Un fotografēju, publicēju sociālos tīklos, un tad turisma centra meitenes, Tāls turisma centra, man sāka rakstīt, prasīja, vai es negribētu ņemt cilvēkus līdzi. Es teicu, nav nekāda problēma, sākās šis viss. Cilvēkam kļuva tā interese tik liela, ka es sapratu, ka es nevaru apstāties, man ir jāturpina, un tā es turpinu jau kuro gadu un eju un aicinu citus līdzi. Staigāšana ziemā nav tikai fiziska aktivitāte. Tā ir iespēja atslēgties no ikdienas, sajust dabu un sevi, jo katrs solis stiprina ne tikai ķermeni, bet arī garu. Es uzskatu, ka nav tas kaut kāds notecošais tas laiks, cik daudz vajadzētu noiet. Manuprāt, daudz vērtīgāk ir, cik tu uzturojies ārā svaigā gaisā. Un pat kaut kādā augstākajā laikā, es domāju, kaut kādu pusstundiņu stabili vajadzētu vismaz iziet, izbāzt degunu ārā, paveidināt galvu, bet galvenais, ka mēs vispār kustamies, ka mēs esam dabā un sazināmies ar to dabas spēku. Tīmēsim, kā es pats sev motivēju. Man gribas iet tieši tad, kad man ir viss kaut kāda noguruma pilnākā diena. Ir grūti saņemties reizēm, bet neko, es uzvelku tos savus zābaciņus, šalas, sapurs, cimdi, jaciņas, izēju ārā. Bišķi jau kaut kādu pusstundiņu pastaigāju, un tad man uzrodas tā enerģija, ka es gribu vēl iet, un tas man motivē. Bet varbūt kādam, kas vilnē savā krēslā, viņš var piezvanīt draugam, un viņi kopā var iziet pastaigā, un sarunas arī palīdz motivēt vienam otru. Ziemā pārgājieni prasa lielāku uzmanību, jāizvēlas gan pareizs apģērbs, ko vislabāk vilkt vairākās kārtās un nepieciešamības gadījumā, ja paliek siltāks novilkt, gan izvēloties apavus. Ir reizes, kad tie ir jāiegādājas pat izmēru lielāki un noteikti pirms garākām distancēm sākotnēji jāievelkā. Piemērots ekipējums un droša pārvietošanās palīdz pasargāt sevi no traumām. Par drošību runājot vispār pārgājienos, ļoti svarīgi ir, protams, kādi ir apavi. Un es uzskatu, ka vasarā, protams, citādāk un īpaši īsajos maršrutos, bet principā es cenšos lielākoties vienmēr iet potīts atrošos zābakos ar biezu zolīti, lai nav tā, ka tā plēda ļoti ātri nodaldējās, jo mums ir bijušas pieredzes pārgājienos, ka ir bijušas laustas kājas. Un tas bija abas reizes bija ledus. Un vienā gadījumā apavi bija nepiemēroti, bija botiņas. Otrā reizē gan bija arī šie ļoti labie zābaki, bet tāpat situācijas var notikt. Tā kā ir jābūt uzmanīgiem. Un īstenībā ledus ir vienīgā lieta, kas man tiešām tādu piesardzību manī ievieš. Vienmēr par ledu ļoti uzmanīgai. Kā pie jebkuras fiziskas slodzes, Dace iesaka veikt pāris iesildošus vingrinājumus pirms iešanas, kā arī pauzēs nedaudz pastaipīties. Labs tāds moments, ko es patiesi ievēroju no citiem pārgājienu rīkotājiem un ko es iesaku savējiem. Tā sagurst kājas, ej atmuguriski. Un tā ir pilnīgi cita slodze. Un tev bišķiņi vieglāk paliek, un tad atkal kādu momentu. Protams, ne visur tā var, kalnos tā nevar, bet gar jūru perfekti. Dabā katram gada laikam ir savs šarms. Atliek to vien doties ieraudzīt, tādējādi uzlabojot arī savu veselību.